Audi biturbo motoru no 2011. līdz 2015. gadam. Nu, kas mums tur ir? Audi A6 C7 un Audi SQ5. Kārbas, motori, galvenās atšķirības, priekšrocības, nu, un, protams, arī riski. Es domāju, ka jautājums, uz kuru jūs visi gaidat atbildi, ir tikai viens. Vai tiešām tas 230 kW biturbo motors šajos modeļos, kur viņš ir pieejams, nu, vai viņš tiešām ir labāka izvēle nekā tas 150 un 180 kW parastais 3 litru dīzels ar vienu turbīnu. Skaidrs, ka tas 180 kW motors ir daudz populārāks, pieejamāks un lētāks. Bet, nu, vai viņš ir pareizāka izvēle? Nu, to tad arī šodien paši varēsiet mēģināt saprast. Iepriekšējos divos video, kaut kad jau pagājušajā gadā, mēs jau parunājam par populārākajiem Audi 2 un 3 litru dīzeļu motoriem no 2008. līdz 2015. gadam, visām tam populārākajām kilovatu variācijām, ātrumkārbu veidiem un to galvenajām problēmām. Nu, kā saka, tāda bāzes informācija pirms iegādes, lai mums būtu vieglāk tajā visā orientēties. Nu re, un tad šodien varēsim beidzot pielikt klāt arī tos ilgi gaidītos biturbo motorus. Jo nu tas, cik ļoti ražotāji šobrīd visu sarežģīja, nu, cilvēkam no malas bieži ir pa sarežģītu. Nu, man tā kā reiz nesen bija piemērs. Ienāk pāris, gribot Audi dīzeli, automātu ar quattro. It kā viss vienkārši, vai ne? Mums kā reiz vienā rindā tajā brīdī stāvēja 4 dažādi Audi modeļi ar automātiem un quattro. Nu, kaut kur starp 10 un 15 gadu. 4 atceramies. Un tagad klausieties uzmanīgi. Tur stāvēja Audi Q3, Audi Q5, Audi SQ5 un Audi Q7. Un tas, kas to cilvēku visvairāk samulsināja, ka katram no viņiem ir sava kārba. 4 dažādas kārbas, no kuriem 2 bija tiptroniki, 6 pakāpju un 8 pakāpju, un blakus stāvēja 2 veidu 7 pakāpju S-troniki, no kuriem viens vispār ir vairāk Tiguans nekā Audi. Tikai viņam vēl motors stāv šķērsām, kārba DSG, un tas quattro viņam arī nevis klasiskais, bet nu jau ar halbekus. Nu, tūlīt tās Audis izlīdīs ārā, izlamās no panskām to Q3. Nu, tad es viņam arī pajautāju, kuru tieši dīzeli automātu ar quattro viņš vēlas iegādāties. Nu, skaidrs, ka kungs bija uz pauzes. Nu, kā man daži klienti jau ir teikuši, labāk es pie tevis nebūtu braucis. Mazāk zini, labāk gū. Bet nu labi, ejam tālāk. Audi biturbo motori. Vai tiešām tā ir labāka izvēle par parasto 3 litru dīzeļa versiju ar vienu turbīnu? Nu, atbilde tāda neviennozīmīga. Jā un nē. Es zinu, ka daudz daļēji stereotipu vadīti joprojām baidās no tā biturbo salikuma. Nu, tur liela jauda, 2 turbīnas un teorētiski arī it kā dārgāks uzturēšanas izmaksas. Teorētiski. Daļa taisnības tur, protams, ka ir, bet, nu, kā rāda tā mūsu pēdējo gadu pieredze, nu, kurās starp citi bijuši kādi nu jau 40 Audi biturbo motori. Nu, problēmas ar viņiem ir krietni mazāk un sākās vēlāk. Nu, ja salīdzina ar parasto 3 litru dīzeli. Un vismaz līdz tiem 300 000, ar kuriem mēs viņus pārsvarā esam veduši. Nu, ja tā atskatās, mums viņu vairumā gadījumi ir bijuši diapazonā no 160 līdz kaut kādiem 300 000. Protams, ka tam biturbo motoram arī ir savas problēmas. Nu, dažas no kurām pat pārklājās ar tām pašām 150 un 180 kW motoru problēmām. Nu, starp citu, pa kurām es jau jums stāstīju iepriekšējā video. Bet, nu, mēs mazliet, kā saka, varam arī atkārtot. Nu, pirmkārt jau tā pati tekošā starpdzesētāja problēma, kurš tiem V6 motoriem jau ir tā kā zīmoks uz pieres. Neatkarīgi no tā, vai viņš ir nogājis 200 000 vai 300 000. Tas viss vienkārši ir rūpīgi jātestē, un ja tā problēma ir, viņa ir laicīgi jānovērš. Nu, izmaksās jums tas vidēji no 500 līdz 1000 eiro, nu, kaut kādos gadījumos droši vien arī mazliet vairāk. Piekam tur es ieteiktu pa ceļam izveikt vēl dažas operācijas. Bet, nu, viss pēc kārtas. Nu, un tā starpdzesētāja problēma viņiem ir neatkarīgi no tā, vai tas būs biturbo motors vai parastais 3-litrīgais dīzels. Vēl tur tipiski problēma ir termostats plasmasas korpusā. Nu, to es arī ieteiktu laicīgi nomainīt, lai, kā saka, nepārsteidz nesagatavotu. Tālāk, ļoti svarīga lieta – sprauslas un sprauslu gredzeni. Tieši tas pats stāsts. Rūpīgi sekojam līdzi un neielaižam šitās problēmas. Ja jūtam, ka kaut kas nav labi, uzreiz kārtojam, lai nav jāstāv ceļa malā ir izdeguši virzū. Vecajiem motoriem 176 kW tos beigtos sprauslu gredzenes jau varētu dzirdēt pa gabalu, ka viņi tur cukāja garām. Nu, šitiem jaunajiem, diemžēl, nav tik vienkārši. Un tev tas būs vienkārši laicīgi jāpamana un jāsajūt.
Tāpat kā tā beigtās prausla. Ideālā variantā, protams, pie lielās apkopes ar visiem starpdzesētājiem un tām antifrīzu un eļļas noplūdēm, es liktu tās prauslas uz stenda. Jauni gredzeni un visiem mierīgs prāts. Vienreiz nomainīju un aizmirsu uz krietnu laiku. Un vairums no tiem biturbo motoriem, kuri ir nokauti, kā reiz ir beigušies tieši dēļ tām beigtajām sprauslām vai starpdzesētāju problēmām. Ir tur dzirdēts arī par problēmām ar eļļas sūkņiem, bet paši mēs to saskārušies baigi neesam. Tas motors, ja pareizi ir apkopts, viņš ir ļoti izturīgs un labs motors. Bet šitiem modeļiem augstās slodzes dēļ, obligāti ir jāsamazina intervāls starp eļļas maiņām. Dramatiski. Ir jābūt, no 7 līdz 10 tūkstoši, pie kam eļļai ir jābūt no augstākajiem plauktiem. Protams, tur kaut kādu pāris tūkstošu robežās var variēt. Daudz, kas būs atkarīgs no braukšanas paradumiem, motorstundām un, protams, tās slodzes, kādā jūs viņu būsiet likuši to mašīnu. Vai pareizāk sakot, motoru. Teiksim, vācietis var atļauties pavilkt tās eļļas maiņas bišķiņ garākas, jo viņiem ir lielāks vidējais ātrums. Šito es arī domāju, ka visi to saprot, bet reti kurš ir aizdomājies par to, cik ilgi ir jārūc motoram, lai nobrauktu 200 km pa Latviju, un cik ātri to attālumu var pieveikt braucot pa Vācijas ceļiem. Mums tie motori ar identisku attālumu rūc vismaz par 1/3 ilgāk. Tāpēc mācamies skaitīt ne tikai odometru, bet arī motorstundas. Jūs paskatāties kādreiz savā borta datorā, kāds ir tavs vidējais ātrums. Tas būs daudz vērtīgāk un iespējams, ka pēc neliela aprēķina veikšanas tu arī beidzot sapratīs, kāpēc vācieši to eļļu bieži var atļauties mainīt, ievērojot lielākus eļļas maiņas intervālus. Īpaši, ja viņam tas vidējais ātrums ir 2 reizes lielāks nekā tev. Uzmodelēsim tūlīt vienu piemēru. Tu pēc pēdējās eļļas maiņas esi nobraucis 10 000 km ar vidēju ātrumu 35 km/h. Tas tāds pilsētnieka vidējais ātrums. Dāmas un kungi, tās ir 285 motorstundas. Un tas ir ļoti daudz. Tie, kas pie šādiem apstākļiem maina eļļu pēc 20 000, tās vispār jau būs 570 motorstundas. Un tas pat vairs nav daudz, tā ir katastrofa. Pa kādām šālēm, beigtām ķēdēm un nokautiem motoriem jūs vispār brīnaties? Un tā ir otrs piemērs. Tie paši 10 000 km, bet nobraukt jau ar vidēju ātrumu 80 km/h. Latvijā diez vai mums tāda ir baigi daudz. Ja mums maksimālais ātrums bez dažiem izņēmumiem ir 90 km/h, kur tev vēl pusi ceļu pa priekšu brauc smagais uz 80. Tas labākajā gadījumā uz 80. Savukārt Vācijā mierīgi, mēs esam pat dabūjuši lielāku vidējo ātrumu. Tur ceļi atļauj. Un ar to 80 km/h vidēju ātrumu viņš ir nobraucis tos pašus 10 000 km ar 125 motorstundām. Tas ir vairāk nekā uz pusi mazāk. Ar tiešām kvalitatīvu eļļu viņš pie šādiem apstākļiem mierīgi var braukt arī līdz tiem pašiem 20 000. Tās būs 250 motorstundas. Atceries, ar 35 km/h vidēju ātrumu tev jau bija 285 motorstundas. Vairāk nekā viņam nobraucot 20 000 km. Protams, ka tur ir jāvērtē arī citi apstākļi, klimats, slodzes, konkrētais agregāts un tā tālāk. Bet globāli parastam ierindas cilvēkam vajadzētu mainīt eļļu starp 200 un 250 motorstundām. Punkts. Nevis pēc odometra, nevis pēc 15, nevis pēc 10. 200 līdz 250 motorstundas. Un labu eļļu. Es par brīnos, ka šo aspektu ļoti daudz vispār neņem vērā. Labi, šodien mūsdienās daudziem ražotājiem motoros ir eļļas kvalitātes sensori, kas to visu kontrolē. Bet visi, un jo īpaši vecāki auto ar tādiem pilnīgi noteikti nav aprīkoti, un tas ir jākontrolē pašam. Un te jums arī atbild, kāpēc tas vācietis pie 300 000 ļoti bieži vēl ir ļoti dzīva mašīna. Protams, pie nosacījuma, ka viņš ir kvalitatīvi apkopts. Es ceru, ka jūs to visu sapratāt. Es domāju, ka tad par šo tēmu mēs varam izmest arī pirmo, kontrolu darbu. Pieņemsim, ka mēs esam noskatījuši 2 lietotas, bet identiskas mašīnas, lai būtu tie paši Audi SQ5 ar biturbo motoriem. Pieņemsim, ka abiem eļļas maiņas intervāli ir bijuši ap, pieņemsim, ka 25 000 km. Vienam odometrā būs 150 000, un viņš būs braucis pārsvarā pa pilsētu. Otram savukārt 250, un tas būs jau braucis pa šosei. Pēc jūsu domām, tas ar 150 000 km vairumā gadījumu ir daudz labāks, jo mazāk nobraucis un maksā to pašu, vai ne? Un kāpēc pirkt ar lielāku noskrējienu, ja pa to pašu naudu var nopirkt
ar 100 000 mazāk noskrējienu. Un tad paejam 2 minūtes atpakaļ un izrēķinam šito piemēru ar motorstundām. Kurš noskrējiens ir mazāks? Nu, es ceru, ka jums kaut nedaudz sašķobījās viedoklis par to, ka nepietiek tikai ar pliku odometru. Ir jāskatās plašāk un pie tās auto iegādes ir jācenšas maksimāli izpētīt viss. Arī tās mašīnas dzīves cikls, nu, cik vien tas ir iespējams, protams. Cik viņš ir braucis, kur dzīvojis un kā kopies, jo nu starpība ir milzīga. Un, lai to visu saprast, pirms tās auto iegādes ir konkrēti jāiedziļinās. Un es pat teiktu, ka uz vairākām stundām. Un, lai jums būtu vieglāk, mēs speciāli izveidojam produktu, vai pat es gribētu teikt instrumentu, kurš tev noteikti palīdzēs neapjūt visā tajā auto iegādes procesā. Nu, vismaz tajā pirmajā fāzē. Un nē, tā nav parasta auto vēstures atskaita, kur tev var atnākt tukša vai pustukša. Un uztaisījām mēs provin.lv, nu, kas principā ir nevis atskaita, bet audits, kurā iekšā jau būs vairākas maksas vēstures atskaites, arī visas tās, kuras jūs jau ļoti labi zinat, un jūs pareizi sapratāt. Mēs viņus pasūtīsim un izpētīsim jūsu vietā. Pie kam vairākiem ražotājiem mēs ekskluzīvi varam piekļūt arī oficiālā dīlera datubāzē. Kā reiz, lai salīdzinātu tos datus ar atskaitēs redzamajiem un uzzinātu kaut ko vairāk arī par tiem pašiem apkopi intervāliem. Nu, protams, ja viņš tur ir kopies. Tāpat tev provina audita beigās būs arī komentāri, kam konkrētajam modelim ir jāpievērš uzmanība, apskatot viņu klātienē, visas vājās vietas, tipiskās problēmas un vispārējais. Tāpat tev būs arī kādi sarkanie karogi ir redzami jau sludinājumā un fotografijās. Šito jūs arī ļoti daudz skatāties ļoti pavirši. Nu, un beigās tev vēl nepieciešamības gadījumā pakonsultēs visa tā konkrētā auto iegādes procesā. Kādi dokumenti, neskaidrības jautājumi, tur nezinu, kādu līzingu labāk ņemt, arī atceramies, nevajag paļauties uz to, ka auto tirgotājs tev tiešām ieteiks to labāko risinājumu. Nu, vairumā gadījumu viņš tev piedāvās izdevīgāko sev, nevis tev. Par to tu vari nemaz nešaubīties. Tā kā pēc tā provina audita saņemšanas, tu droši varēsi ar mani sazināties arī telefoniski un visu to iegūto informācijas apjomu un komentārus varēs izrunāt individuāli. Nu, protams, ja tas auto vispār izturēs pārbaudi un būs izskatīšanas vērts. Nu, kuru maksas vēstures atskaiti vēl tā var. Nu, es jums varu pačukstēt, ka katrā no pēdējiem 10 provina auditiem ir izmantot vismaz 4 līdz 5 dažādi maksas un bezmaksas avoti. Nu, atsevišķos gadījumos tur pat ir bijuši 7 un 8, no kuriem katrs par to auto mums ir kaut ko izstāstījis. Jūs sūtat vienu atskaitu un bieži pat par tādiem modeļiem, kuriem viņus vispār nemaz nevajadzētu sūtīt. Tāpēc es domāju, ka atlaižu kodu vietā es jums drīzāk ieteiktu pierakstīt šo e-pastu info@provin.lv, uz kuru jūs varat atsūtīt kāds 2-3 sludinājumus, starp kuriem jūs tur svārstaties. Nu, un es pāris vārdos pakomentēšu, vai kāds no viņiem, nu, pēc manām domām, vispār ir padziļināts analīzes vērts. Šito jums ar nevienu atskaiti nepateiks, kā jūs tur darat. Pasūtat viņus, vai tur kaut kas ir, vai tur nekā nav. Un parasti, ja viņi kaut ko bišķiņi ir norādījuši, tad tur arī naudu dabūt ir diezgan grūti atpakaļ, vai ne? Tā ir. Provins nekad neatnāks tukšs. Nu, kā es saku, mēs to šasīs numuru iebāzīsim pat tur, kur saule nespīd. Ja pa to mašīnu neko neizdosies atrast, tad tev neizdosies atrast pa viņu pilnīgi neko. Nu, vienīgais mīnus tam visam pasākumam, nu, jāņem vērā, ka tas pasākums lielā mērā ir manuāls darbs, nu, un tāpēc var būt diezgan laikietilpīgs. Tāpēc jārēķinās, ka šāda audita sagatavošana, nu, var aizņemt 1 līdz pat 2 dienām. Nu, tur kaut kādos atsevišķos gadījumos, kad ir jātaisa pieprasījumi, nu, teiksim, oficiālajiem dīleriem, nu, tur kādreiz var būt, ka pat bišķiņi ilgāk. Labi, ejam tālāk, mēs nepabeidzām pa tiem biturbo motoriem. Nu, jums droši vien jautājums, kāpēc pirkt biturbo, ja viņam ir tādas pašas problēmas kā parastajiem? Nu, tur ir 2 ļoti būtiskas priekšrocības. Pirmā, tas ir 8 pakāpju tiptronika automāts, nu, un stiprāks ķēdes, nu, vismaz kā mēs esam novērojuši. Tātad visi Audi biturbo motori, gan A6, C7, gan SQ5, būs ar 8 pakāpju tiptronika automātu, kas ir ļoti labs klasiskais automāts ar hidrotransformatoru. Nevis 2 mazs paralēti kā 7 pakāpju S-tronikā. Nu, es ceru, ka to jau jūs esat iemācījušies, ka S-tronika automātam ir spararāts. Nu, ir gan vēl viens salikums, kur to 8 pakāpju automātu arī var dabūt, bez tā biturbo motora, bet, nu, tas jau būs atsevišķs stāstāms gabals. Tātad atceramies, 8 pakāpju tiptroniks ir galvenais biturbo motoru trumps pret pārējiem Audi motoriem. Vismaz ar automātisko ātrumkārbu. Jo tiptroniku jūs parastajā 3 litru dīzelī vienkārši nevarat dabūt.
Un pilnīgi visi A4, A5, A6, A7 un pat Q5 ar dīzeļiem no tā 2011. gada, gan ar 2-litrīgiem, gan 3-litrīgiem motoriem, viņi visi būs ar 7 pakāpju S-Tronic automātu. Un to, kas ir 7 pakāpju S-Tronic automāts, un ko no viņa sagaidīt, skatāmies iepriekšējā Audi Carbon motoru video. Par ķēdēm. Te es baigi detalizēt neizstāstīšu, lai runā tie, kas viņas tur ikdienā skrūvē un tās ķēdes maina, lai gan tiem, kas tās ķēdes maina, arī uzmanīgi. Ne visiem tur var uzticēties. To, ka viņam visiem interesē nomainīt ķēdi, ja nesīks pasākums. Viņi var nomainīt arī tad, ja viņi nav jāmaina. Tā kā skatāmies prātīgi. Kontrolējam augsto startu. Ja pie augstā starta viņi nenograb, tad baigi var nesasprindināties. Ja pie augstā starta jau pamani, tad jāņem vērā, kad pārskatāmā nākotnē to pasākumu, vajadzētu ieplānot to ķēdes maiņu. Bet arī es zinu, kas jau gadu, pat vairāk kā gadu braukā ar grabošu augsto startu. Bet tas, ko mēs esam novērojuši, ka tajā biturbo motorā tas mezgls ir kaut kādā veidā pastiprināts. Es neizskaidrošu kā, bet mūsu pieredzē nav bijusi neviena graboša biturbo motora ķēde pie augstā starta līdz 300,000 kilometriem. Neviena. Pie kā mēs taču nevaram zināt, vai kāds tur jau nav bijis notīts, vai ne? Tātad ļoti iespējams, ka viņas iet pat vēl ilgāk. Pārējos 3-litru V6 dīzeļos no tā 11. gada, tās grabošās ķēdes mēdz būt ļoti populāra problēma. Un bieži tā problēma jau parādās pie 200,000 kilometriem. Tur es ticu, ka kāds aizvelk arī līdz 300, kāds varbūt pat pāri, kas tur skurpulo zeļas mainīs un ļoti taupīgi brauc. Bet tai pašā laikā pietiekoši daudz gadījumu ir bijuši, kur viņi jau pie 200 ir grabējusi vai nedaudz pēc 200. Loģiski, ka to ietekmē gan apkopja intervāli, gan braukšanas paradumi, tās pašas motorstundas slodze, maršruti, kur tu brauc pilsētā, šoseja un tā tālāk. Bet skaidrs novērojams, ka biturbo viņas pie vienādiem apstākļiem kalpo jūtam ilgāk. Tātad ķēdes un kārbas ir lielākās SQ5 priekšrocības. Vēl, protams, neskaitot to, ka viņš ļoti labi iet, ļoti labi stājās, tu principā kaifo viņā katru dienu. Viņš tik ātri neapnīk kā parastais. Cik gadus jau mēs viņus vedam, man viņš joprojām nav apnicis. Piekam vēl viens interesants novērojums, ka tas SQ5, pateicoties tam 8 pakāpju Tiptronikam, ir salīdzinoši ļoti ekonomisks. Tādā Latvijas šosejā, kad tu būsi pie tās mašīnas pieredzes, es domāju, to patēriņu mierīgi varēs dabūt zem 6 litriem ar 313 zirgiem. Tā, šitas bija par labajām lietām. Vēl jau mums ir arī trūkumi, vai ne? Diemžēl. Tās tikko pieminētās bremzes, viņas salīdzinot ar parasto SQ5 maksā jūtami vairāk. Stājās tā mašīna, protams, kapitāli. Es domāju, ka tie, kuri testējuši, arī saprot, pa ko tā nauda ir jāmaksā. Turbīnas. Jūs pat negribat zināt, cik viņas maksā. Abas divas jaunas. Pa pāris tūkstošiem jūs šo jautājumu diemžēl neaizvērsiet. Vismaz kvalitatīvi noteikti nē. Tiesa visā mūsu pieredzē šitas mezgls vēl nevienu reizi nav izgājis no ierindas. Tā kā tur mani bārdēnie brāļi šajos gadījumos parasti saka Alhamdulillah. Viss ar tā kunga svētību. Lai tur būtu vēl kaut kādas baigās problēmas, ko mēs būtu ilgtermiņā ar viņiem novērojuši, īsti nē. Skaidrs, ka jāņem vērā arī viss iepriekš minētais, ko mēs jau izrunājām par visiem startdesētājiem, sprauslām un visu pārējo, ko es tur pieminēju, bet citādi nekādas izteiktas problēmas principā nav bijušas. Vēl, protams, jāņem vērā fakts, ka cilvēks, kurš pircis biturbo versiju, viņš jau pēc noklusējuma ir ņēmis to ar skaidru domu gāzt. Tāpat kā BMW parasti. Arī taču pērka skaidru domu gāzt, vai ne? Un jūs brīnaties, ka studenti viņus visus jau ir iztērējuši. Tā tas mums dabā ir iekārtots. Ja tās apkopes ir bijušas korektas, visticamāk, ka viss būs labi arī BMW gadījumā. Vai arī nē. Savukārt, ja viņš apkopts apšaubām, tas pārējais jau jūsu ziņā. Un to, ka jūs ikdienā ar to SQ5 kaifosiet, es domāju, par to jūs varat nešaubīties. Pēc manām domām tas arī ir numur 1 autos savā segmentā un cenu kategorijā. Vispār pat īstenībā Q5 kā tāds. Ja tur nebūtu klupšanas akmens uz to 7 pakāpju S-Troniku, es gribētu teikt, ka tur salikumā ar Tiptroniku jebkurš dīzeļa motors būtu vienkārši numur 1 izvēle vispār tajā segmentā. Tur kaut kur var pielikt klāt to pašu Volvo XC60, bet viņš tomēr ir bišķiņ savādāks. Tas Q5 tomēr būs ar klasisko quattro pilnpiedziņu. Es gribētu teikt, ka ar labāku vadāmību
kas mums vēl pa priekšrocībām. Nu, ar Ūsu tur abiem līdzīgi, 5 gadi Latvijā, abi 2 ziedi. Nu, un es gribētu teikt, ka Q5 tomēr bišķi tas salons būs kvalitatīvāks nekā XC60. Gan XC60 noteikti nav sūdīgākais piemērs. Tā kā lielos vilcienos atgriežoties pie tiem biturbo un parastajiem 7-niecēm, 8-niecēm, tu grozies, kur tu gribi, bet būs jāmaksā jebkurā gadījumā. Agri vai vēlu, vairāk vai mazāk, bet no tā tu tur nekur neaizbeigsi. Ja tu negribi riskēt vispār, tad tev būs jāņem 2-nieks ar mehāniku vai Prius. Un ar to 7 pakāpju iestroniku tie riski no manas skatu punkta pat ir daudz lielāki nekā ar to biturbo. Jo to 180 kW versiju ar 7 pakāpju iestroniku, es, ja godīgi, pat attālināt viņu izsolēs, pērku ar 3000 rokām vai nepērku vispār. Pēdējā laikā es izvēlos pat otro variantu. Saprāt robežās es viņus vienkārši cenšos apiet ar līkumu. Atvest uz Latviju un konstatēt, ka tur kratās kārbu un grab ķēdi, man tur paliek tikai 2 varianti. Vai kāds būs jāuzmet, vai jāiztērē tāda summa, ka tas pasākums beigās būs jānoslēdz ar treknu mīnuszīmi. Tur cits variants es pat īsti neredzu. Un, teiksim, ja Vācijā man ir iespēja šo salīdzinoši bīstamo dārgo salikumu pārbaudīt klātienē uz vietas, un ir iespējams konstatēt, ka šie abi mezgli uz tekošo brīdi ir bez problēmām, tad es arī esmu gatavs viņu paņemt. Jo pareizi apkopt un nopērkot viņus tādā ļoti labā kondīcijā un bez kaut kādām pazīmēm, kad ar abiem no tiem mezgliem ir tuvākajā nākotnē būs kaut kādas lielas problēmas, tad mēs viņus arī ņemam. Jo pareizi apkopt viņies, visādi citādi tā ir ļoti liela laimes spēle ar tādiem nesamērīgi augstiem procentiem. Es pat teiktu, ka tas ir dārgāk kā Mogo paņemt. Ņemat vērā, ja nepaveiksies, dažos gados var sanākt iztērēt visnotaļ iespaidīgu naudas summu. Un īpaši virs 15. gada. Tur tā bilde ir vēl dramatiskāka. Tā kā pērkot viņas klātienē, tas viss ir ļoti rūpīgi jātestē. Testējam gan kārbas, gan starpdzesētājus, gan ķēdes un visu pārējo. Neaizmirstam arī rūsu paskatīties tipiskajās vietās, īpaši, ja braucas pa Latviju jau kādi dažus gadus. Es īstenībā biju uzfilmējis instrukciju, kā to visu darīt, tā kā jūs braucat viņus skatīties. Ar ko ir jāsāk skatīties visi Audi V veida motori no 2011. gada. Vienalga, vai tas ir biturbo vai parastais, tātad 230 kW, 150 kW, 180 kW. Vienīgais, ka SQ5 un parastajam Q5 atšķirsies automāti. Tātad pirmais, ko daram, aizbraucam pie pārdevēja, tāpēc pārdevējs vienmēr pārsteidzam nesagatavotus. Stāvat pie aizslēgtiem vārtiem no paša rīta. Tā kā tie, kas no platā gala brauc. Tie te parasti stāv pirms savas darbības atbraucis. Nākošais, augstais starts. Lecam iekšā, galva ārā un klausamies, ko dara ķēdes. Ķēdi nenograbēja. Ļoti labi. Viss, laižam, testa brauciens. Bet sākot montēt, mēs konstatējam, ka 2. minūtē operators netīšām ir izslēdzis mikrofonu. Un tur viss video mums ir vienkārši bez skaņas. Tā kā man nāksies to visu pārfilmēt vēlreiz un publicēt citā video. Cerams, ka ne pēc pusgada. Un kā jau teicu, ja netiekam galā ar kādu slidenu perekupu, vai neesam droši par izdarīto izvēli un noskatīt auto vēsturi, provin.lv. Paldies, ka sagaidījāt. Tiekās!